mazs gadījums, bet saistībā ar Luminoru. Es pirmo reizi ar karti jaunu iepirkos internetā. Un es pirku biļetes uz ārzemēm, Amerikās. USA. Biļetes uz koncertu. Ja, tad es sēžu tajā Kačagarkā, uz kuriem man ir tie 60 metri. Es skatās kaut ko pēdu, gaidu, kamēr tur iekursies. Kaut kas noskaitās. Labi, varbūt kaut kāds biļetes. Pat tās biļetes kaut kas noskaitās. Rezervētais aizgāja. Rezervētais, jā, aizgāja. Es sēžu, puks. Atkal noskaitās. Un tu man 4 reizes par 6 sotakiem noskaitīju. Un es skatos, no kuries kaut kāds tur hiņš, kaut kas tur vispār. Visi zvanu ātri bankai. Zvanu ātriem slēdziet nos par to karti un visu. Un es aizgāju uz policiju pēc tam nākamajā dienā. Paldies Dievam, tur dabūju visu to naudu atpakaļ. Tu domāji, ka visi tā kā paņēmuši to naudu, bija tāpēc, ka es to policiju. Nē, man tā meitene teica, ka man jāiet uz policiju, un tad banka uzņēmās vainu, jo it kā ar jaunu karti viņi pārķēra kaut kādus man svaigos datus, un kaut kas tāds tur bija. Ar jaunu karti pilnīgi sveižo, ka nemaz tu nevar tā droši iepirkties. Veikt pirmo pirkumu uzreiz internetā un tur kaut kādā aizokeānijā, jo tad tev var sākties kaut kāds sūdi. Es nezinu, vai tā ir taisnība vai ne, bet jebkurā gadījumā mēs visu to naudu dabūju atpakaļ. Interesanti, ja es būtu aizgājis, man arī atgrieztu. Vai tas bija... Tu domā tā? Nē, tu domā, ne? Šitam atgrieziet līdz savādāk būs jauna dziesma par to, kāds Svetbanka ir jaunie. Luminošs, jā. Kas lietas ar Busuli un Baronu.